Bauša ir tieši tā, kas ir radījusi kaut ko nebijušu, un arī mūsdienās horeogrāfi mēģina un vēlas atrast veidus, protams, kā katrs mākslinieks, radīt kaut ko nebijušu, ko neviens nav redzējis, un līdz šim Pīna Bauša ir tā, kur ir tikpat labi viņi var uz skatuves izmantot ūdens kritumu, milzīgus akmeņus, smiltis bērt un pat visu, kas pamato viņas ideju, bet kaut ko tādu, kas līdz šim nav bijis, jo jebkurš var paņemt milzu akmeni un uzlikt strūklaku uz skatuves tā, ka ūdens plūst pāri visām malām, bet tam varbūt nav nekāds īpašās nozīmes, bet viņi vienmēr visu kaut kā ļoti labi atrod un pamato, un tas tiešām ir skatāms un interesants, un kaut kā ir tā, ka redz viņas darbu, liekas, ka pēc tam aiziet un ir kaut kāda tāda garīgā katarse un riktīgi tāda laba sajūta. Tas nav tā, ka mēs aizējam vienkārši nodejam kaut kādu kustīgu kopumu, bet tas ir kaut kas vairāk, jo es kā dejotājs tajā ļoti ieeju iekšā un asociēju sevi ar to tēlu, kur tajā brīdī horeogrāfs ir izvēlējies man kā piemērot. Tajā svarīgi ir riskēt un aizmirst par noteikumiem. Sommer, Herbst, Winter.